Es esmu šeit, Rīgas dzemdību namā, un gribu tev pastāstīt, kā jārīkojās, kad esi uzzinājis, ka gaidi bērniņu. Ir jāievēro, lai saņemtu bez maksas valsts aprūpi grūtniecības laikā, līdz 12. nedēļai tev jāreģistrējās pie ginekologa vai vecmātes, kuras būs līdzās visu grūtniecības laiku. Dzemdību namā strādā pieredzējuši speciālisti, kuri sniedz pakalpojumu sievietēm ar dzirdes traucējumiem. Pirmajā vizītē varam doties kopā, vai arī var izmantot jebkuru zīmju valodas tulku. Atceries, zīmju valodas tulka pakalpojumu apmaksā valsts, un tas ir bez maksas. Lai pieteiktu tulka pakalpojumu, jāgriežās LMS rehabilitācijas centrā. Gaidot bērniņu, atceries, ir svarīgi veselīgi ēst, lietot daudz šķidrumu, labi izgulēties, vairāk kustēties, pārtraukt smēķēt, nelietot alkoholiskos un enerģijas dzērienu un, protams, nelietot narkotikas.